4M izaicinājums ir lieliska treniņu nometne, jeb lielisks treniņu laukums tavai dzīvei. Un šī ir vieta, kur reāli sastapties ar savu vājumu, ar saviem lielākiem jautājumiem un ar savu lielāko sakāvi. Tajā pašā laikā piedzīvojot vislieliskākās uzvaras caur tādiem lietām, ko tu pats saprati, ka tie ir tavi limiti. Šī ir vieta, kur mēs saprotam, ka mēs neesam vieni. Un patiesībā, ka mēs līdz galam aiziet nemaz nespējam vieni. Tie ir cilvēki mums blakus, tie ir brāļi, kuru pleci mums ir tik ļoti nepieciešami. Un tas ir Dievs, kurš ir ar mums katrā dzīves situācijā, un to vislabāk mums izdodas saprast tieši vislielākajās cīņās un lielākajās problēmās. Par šo izaicinājumu 4M uzzināju no draugiem. Un dzirdot to, es sapratu, ka patiesi es vēlos izkāpt no savas komforta zonas, es vēlos paskatīties, uz ko tad es esmu spējīgs, vai es vispār esmu kaut ko spējīgs. Un tas patiešām bija vislielākais pamudinājums man atbraukt šeit. Bībelē ir teikts, ka dzīvība un nāve stāv mūsu mēles galā, tad momentā, kad es piedzīvoju savu veidu, savu sakāvi, kad es gribēju padoties, ar savām domām un ar saviem vārdiem sev teicu, nē, tev neizdosies, nē, tu netiksi tālāk, viss, apstājies. Tajā mirklī man nāca šie vārdi, un es sāku teikt dzīvību, sāku pasludināt to, ko ir teicis Dieva vārds. Un manī radās jauns spēks, manī radās tas, ka es patiesi varu aiziet. Es varu aiziet līdz galam, un es to izdarīju. Paldies Dievam! Šajā 4M izaicinājumā es ieguvu cīņas veidus, paņēmienus, kā uzveikt Golijāts. Un tas nenozīmē, ka šie milži un problēmas paši no sevīm krīt, bet es zinu, ka es esmu kļuvis daudz stiprāks, daudz pieredzējušāks. Es mēlies tiešām brīnišķīgas pieredzes stāstus no citiem brāļiem un zinu, kad kopā ar šiem visiem padomiem un kopā ar Dievu es spēšu arī tālāk dzīvē šos izaicinājumus pieveikt.